Tad iedomājamies, ka mums uz grīdas guļ taisleņķa trīsstūris, šāda te, kuram te ir taisns leņķis, burti A, B, C, un šeit viņam ir novilkts perpendikuls pret plakni, taisni augšā, ja perpendikulārs gan vienai, gan otrai malai. Jā, šitas ir 3D zīmējums, ja. Un te būs kaut kāds punkts M. Un tas, kas ir zināms, ir tas, ka leņķis A ir 30 grādi, AB ir 6, un šis te perpendikuls ir 4. Un kas ir jāprēķina punkta M attālums līdz taisnai AC. Tātad, pirmais, kas mums jāizdara, mums ir jāizdomā, kurš ir tas attālums līdz taisnai AC, un tas attālums būs šis, jā, jo atceramies 3 perpendikulu teorēmu, ja slīpnes projekcija ir perpendikulāra taisnai, tad arī pati slīpne būs perpendikulāra taisnai. Un to arī mēs uzrakstam, ka tā kā perpendikuls MB ir perpendikulārs plaknei, kur atrodas taisna AC, un tā kā slīpnes projekcija BC ir perpendikulāra taisnai AC, tad arī slīpne MC būs perpendikulāra taisnai AC pēc 3 perpendikulu teorēmas. Un ko tas mums dod? Tagad mēs zinām, ka tas ir tas attālums, tas MC, tas, kas mums ir jāprēķina. Tālāk, apstamies uz 3 stūri ABC, un tur mēs zinām vienu malu un vienu leņķi, tātad mēs varam aprēķināt šo te malu BC. Mēs rakstam, ka sinus leņķim A būs pretkateta, kas ir BC dalīts ar hipotenūzu AB. Sanāk sinus 30 grādiem, ja vienāds ar BC dalīts ar 6, kas ir viena puse, ir vienāds ar BC dalīts ar 6, reizinājums krustā, 2 reiz BC ir vienāds ar 1 reiz 6, un izdalots ar 2 sanāk BC ir 3. Un tad mēs zinām, ka BC ir 3, un tad mēs varam šajā taisleņķa trīsstūrī, kuram ir zināmas 2 malas, izmantot Pitagora teorēmu, lai noskaidrotu, cik ir tas attālums MC. Un trešajā mēs punktā sakam, ka mums ir Pitagora teorēma trīsstūrī MBC, kur sanāk, ka MC kvadrātā ir BC kvadrātā plus BM kvadrātā. Sanāk, ka MC kvadrātā ir 3 kvadrātā plus 4 kvadrātā, un MC kvadrātā ir 9 plus 16, MC kvadrātā ir 25. Tas sanāk, ka MC, jeb tas attālums ir 5, un uzdevums ir atrisināts.